Čau, te Matīs, fitnesa un veselīga dzīvesveida treneris. Vai tu zināji, ka skriešana nav piemērota visiem cilvēkiem? Šajā video es tev atklāšu vairākus iemeslus, kāpēc skriet būtu slikta ideja. Pirmkārt, lai būtu skaidrs, es neesmu pret skriešanu, es nesaku, ka skriešana pati par sevi ir slikta, bet šajā video es gribu pastāstīt vairākus iemeslus, kāpēc varbūt kādam no cilvēkiem, kur šobrīd skatās šo video, nav laba ideja skriet. Nevajadzētu skriet cilvēkiem, kuriem ir liels liekais svars, jo tā ir milzīga slodze locītavām. Katrs solis, kur tu skrien, ir trieciens, un tā ir milzīga slodze gan potītēm, gan ceļiem, tāpat arī muguras jostas daļai, tāpēc, bieži vien pēc skriešanas cilvēkiem ir kaut kāds diskomforts, sāp locītavas vai sāp mugura, tāpēc, neskrien, ja tev ir pārāk liels liekais svars. Vēl nevajadzētu cilvēkiem skriet, kuri iepriekš nav labu laiku nodarbojušies ar fiziskajām aktivitātēm, jo varu pastāstīt konkrētus piemērus. Parasti, kad atnāk jauns cilvēks uz sporta zāli, es viņu notestēju, un tas, ko es bieži atklāju, ir tas, ka lielai daļai cilvēku, pildot aerobos vingrinājumus, teiksim, skriešana uz celiņa un tam līdzīgi, ir pārmērīgi liels pulss. Sirds sīdās pārāk strauji, pat pie minimālas slodzes. Tas ir skrienot, teiksim, uz kodiem tikai 3, 4, 5, 6 km/h. Pulss ir bieži vien tuvu maksimumam, līdz ar to tas īsti nebūs veselīgi, jo pie pārmērīgi augsta pulsa sāk izdalīties pienskābi, kas ir kaitīga imūnsistēmai un ķermenim kopā, vispārīgi, tāpēc, daudziem cilvēkiem, patiesībā sakot, piemērotāk sākumā vismaz ir pastaigāšanās, nevis skriešana, lai arī cik jocīgi tas liktos. Un vēl nebūtu ieteicams skriet, ja tev nav piemērots skriešanas apavi, jo pretējā gadījumā sanāk ar katru soli, kur tu piezemējies, saskaries ar zemi, ir diezgan liels trieciens ķermenim. Un it īpaši tādam cilvēkam kā man, kam ir plakanā pēda, skriešanas apavi ir īpaši būtiski. Pretējā gadījumā, ja es skrienu bez skriešanas skedām, pat vai plikām kājām pa pludmali, tas diezgan liels trieciens man, un es jūtu, ka viss tas trieciens aiziet līdz pat galvai, un ilgstoši tā skrienot sāk sāpēt galva. Līdz ar to tas noteikti nebūs veselīgi un nebūs arī patīkami. Skriešanai ir jābūt patīkamai, un pretējā gadījumā, ja tu skrien satraumējies un tev rodas diskomforts un rodas dismotivācija, tad kāda jēga vispār skriet, vai ne? Jā, es zinu, bet es taču gribu atbrīvoties no liekās svara, jo tuvojas vasara un es gribu būt labā formā. Un tas mūs noved pie, manuprāt, pēdējā punkta, ko es šodien gribēju pateikt par skriešanu. Nevajadzētu skriet, ja tu izmanto skriešanu kā galveno līdzekli cīņā pret lieko svaru. Un tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt, skriešana pati par sevi ir salīdzinoši neliela slodze organismam un kā rezultātā nodedz diezgan maz kilokalorijas. Tāpēc, ja, teiksim, tu ikdienā ēd 500 kilokalorijas pa daudz, un tu skrienot stundas laikā nodedzini 300 vai 400 kilokalorijas, tev tik un tā ir 100 kalorijas pa daudz, un liekais svars turpinās kāpt. Vai varbūt labākajā gadījumā viņš stāvēs uz vietas, bet tev būs jāsporto, un vienā brīdī tu sapratīsi, ka tev ir iestājies izmisums, jo tu sporto, bet svars nekrītās, vai arī nekrītās viņš tik ātri, kā gribētos, un tu nesaproti, kas ir pa vainu. Un tajā brīdī, kad tu beigsi skriet un dedzināt šīs kilokalorijas, tev atkal būs pārmērīgi daudz kilokalorijas, un svars atkal strauji augs. Tāpēc labākais, ko tu vari darīt, ir, ja tu gribi atbrīvoties no liekā svara, tas ir sakārtot savus uzturu paradumus un nodrošināt to, ka tavā uzturā, ka tev pirmkārt pilnvērtīgs uzturs, un otrkārt tavā uzturā ir kilokaloriju deficīts, kurš ir obligāti nepieciešams, lai svars vispār kristos. Un ja tu vēlies uzlabot savu ķermeņa izskatu, muskuļu tonusu, muskuļu formu, tad skriešana atkal ir ļoti neefektīva, jo principā ar skriešanu tu neko tādu nepanāks, jo skrienot tavs organisms noslogo principā tikai lēnās muskuļu šķiedras. Bet, lai uzlabotu muskuļu izmēru, tonusu un izskatu, tev ir nepieciešams noslogot ātrās muskuļu šķiedras. Tāpēc skriešana atkal, kā jau teicu, nav efektīvs līdzeklis, lai to panāktu. Un tas, ko es tev ieteiktu, ir vai nu spēka treniņi vai augstas intensitātes intervāla treniņi, jo abi šie
Abas šīs treniņa metodas pirmkārt palīdz dedzināt kilokalorijas, otrkārt viņas uzlabo muskuļu tonusu, palīdz audzēt muskuļu masu, veido muskuļu formu, un muskuļu forma ir tas, kas beigās tev palīdz arī izskatīties labāk. Plus, apvienojot skriešanu ar drastiskām diētām, var panākt to, ka tavs organisms nodedzina ne tikai taukus, bet arī muskuļu masu. Līdz ar to tev ikdienā palielinās vielmaiņa, jo muskuļu masa salīdzinot ar tauku masu patērē vairāk kilokalorijas pat tajā laikā, kad tu vienkārši sēdi divānā un skaties televizoru. Tāpēc, jā, beigās skriešana un drastiska diēta var tev nevis likt izskatīties, justies un dzīvot labāk, bet panākt to, ka tu izskaties, kā angliski saka, skinny fat. Tas nozīmē, tu esi pat tievs, bet tanī pašā laikā tev ir liekais svars. Karājās tauciņī, šur un tur ir īpaši problēma vietās, bet tu it kā esi tievs. Salīdzinoši tievs, bet tanī pašā laikā resns. Un vēl viena svarīga lieta par skriešanu. Nevajag skriet, ja tev skriet riebjās. Jo es zinu, ka ir daudz cilvēki, kuriem nepatīk skriešana, bet viņi tik un tā cenšas sevi piespiest, piedabūt, iziet ārā vai aiziet sporta zāli, paskriet skrejceliņu. Un, jā, nevajag. Ja tu skriet nepatīk, tad neskrien. Jo, ja tu noskaties šo video un tev kaut kas aizķērās, tad saproti, ka skriešana nav nedz efektīvākais līdzeklis, lai uzturētu sev labā formā, un nedz arī, lai atbrīvotos no liekās svara. Tāpatās arī skriešana var izrādīties, ka nav optimālā slodze tev, lai skriešana būtu labs aerobais treniņš, jo bieži vien cilvēkiem pulss ir tik liels, ka šāda lēna skriešana var izrādīties anaerobais treniņš, un beigās neiegūsti nekādu pozitīvo efektu no tā, tev neuzlabojās darba spējas, tu nevari noskriet vairāk, tu neuzsaknē sirdi, tu drīzāk viņu pārslogo. Tāpēc, jā, ja nepatīk skriet, tad neskrien un atrod vienkārši citas fiziskās aktivitātes, kuras tev patīk. Spēlē futbolu, spēlē skvošu. Kas mums vēl ir? Dejo. Dodies uz grupu nodarbībām. Ir tik daudz dažādas fiziskās aktivitātes, kurās var iesaistīties, un skriešana ir, diemžēl, tikai viena no viņām, bet daudz domā, ka skriešana ir tāds labs budžeta variants, kā dabūt ātri sevi formā, bet tā nav. Tāpēc es ceru, ka šo video es būšu iepriecinājis kādu cilvēku, kuram nepatīk skriet, un viņš turpmāk vairs neskries. Bet es teicu, ka skriešana pats par sevi ir slikti. Personīgi es dažreiz izskrienu tad, kad man ir sūdīgs garastāvoklis, jo skriešana man palīdz uzlabot garastāvokli. Tāpat laikā, ja es nevaru izdomāt kaut ko, nevaru pieņemt kādu lēmumu, tad es aizēju izskriet, aizēju paskrien kaut kādu pusstundiņu, 40 vai 60 minūtes, tad bieži vien idejas paši vienkārši ienāk galvā. Tā es relaksējos. Tā ir mana aktīvā meditācija, principā, un, jā, izvērtē pats, tad tev skriet vai neskriet. Es tikai tev pateicu pāris lietas, par kurām es gribu, lai tu aizdomājies pirms tu skrien, un, jā, tā kā tev patstāvīgi jāizdomā un jāpieņem lēmums, skriesi vai neskriesi. Es ceru, ka tev šis video patika. Ja tev šis video patika, noteikti padalies ar viņu, lai arī citi cilvēki uzzina un aizdomājās. Tāpēc, jā, paldies tev, ka noskatījies, un tiekamies jau nākamajā video.